Esi sveicināts 3. modulī, kur mēs runājam par tehnisko analīzi, kas var būt ļoti labs palīgrīgs arī ilgtermiņa ieguldītājiem. Tehniskās analīzes rīkus mēs izmantojam, lai saprastu tirgus virzienu, izvēlētos piemērotus ieejas brīžus un samazinātu risku. Šajā nodarbībā tu uzzināsi gan kā darbojas trendi, indikātori un cenu līmeņi, un šeit būs viss galvenais, lai palīdzētu tev uzlabot tavus investīciju lēmumus gan ilgtermiņā, gan arī īstermiņā. Šī nodarbība ir paredzēta tiem, kur vēlas papildināt savu fundamentālo zināšanu bāzi ar tehnisko analīzi, un šī pieeja tev būs īpaši noderīga, ja vēlēs pārskatāmākus ieejas un izejas punktus un mazāk emociju investēšanā. Bet atceries arī, ka neviens nav atcēlis ieguldīšanas priekšdarbus. Pirms mēs pievēršamies grafikiem un tehniskajai analīzei, ir ļoti svarīgi saprast, ka tehniskā analīze neaizstāja pamatus. Tāpat vispirms ir jānovērtē, vai aktīvs vispār ir ieguldīšanas vērts, un tikai tad var skatīties, kā to labāk iegādāties. Tehniskā analīze ir metode, kas palīdz analizēt aktīvu cenu uzvedību, izmantojot vēsturiskos datus, apjomu un indikātorus. Tehniskās analīzes mērķis ir palīdzēt identificēt trendus, ieejas un izejas punktus, kā arī potenciālās riska zonas. Un, kā jau minēju, pirms izmantojam tehnisko analīzi, obligāti jāveic fundamentālā analīze, un tas nozīmē, ka ir jāsaprot, kāds uzņēmumam ir bizness, kāda ir nozares perspektīva, kāda ir finanšu rādītāji, kā to ietekmē makroekonomiskā vide. Papildus tam būtu jāņem vērā arī kopējais tirgus sentiments, piemēram, kādi signāli šobrīd ir redzami baiļu indeksos. Tehniskā analīze neaizstāja fundamentālo analīzi, bet tā to ļoti labi papildina. Pat tad, ja izvēlētais aktīvs ir kvalitatīvs, trāpīt ar savu pirkumu tieši korekcijā vai nelielā kritumā, un tehniskā analīze garantijas nedod, bet tā dod iespēju iegādāties aktīvu mazliet izdevīgākā brīdī, un tad mūsu investīciju lēmumi ir daudz vairāk balstīti datos, nevis cerībās. Un atceries, ka fundamentālā analīze atbild uz jautājumu, ko pirkt, savukārt tehniskā palīdz pieņemt labāku lēmumu, vai šis ir īstais brīdis pirkt vai pārdot. Tāpēc mēs to varam izmantot kā instrumentu, bet tā noteikti nebūs zīlēšanas metode. Un esmu sadalījis tehnisko analīzi tādā 7 soļu ciklā, un, lai pieņemtu apzinātu investīciju lēmumu, ir svarīgi ievērot šo noteikto struktūru, un šī struktūra palīdz atdalīt būtisko no fona trokšņa. Un šajā modulī mēs iziesim cauri 7 konkrētiem soļiem, kas palīdzēs identificēt signālus, izvairīties no klasiskām kļūdām un palielināt pārliecību par saviem lēmumiem. Un šeit ir arī neliels salīdzinājums starp fundamentālo un tehnisko analīzi. Fundamentālā analīze, ja tu pareizi atceries, fokusējas uz aktīva vērtību, tā analizē uzņēmuma finanšu datus un skatās arī uz nozares perspektīvu. Fundamentālā analīze palīdz saprast, ko pirkt. Savukārt tehniskā analīze ļauj noteikt, kad pirkt vai pārdot, balstoties uz grafiku uzvedību un cenu modeļiem. Tā ir īpaši noderīga tiem, kas meklē īstermiņa iespējas vai vēlas precīzākas iespējas ilgtermiņa pozīcijās. Un, lai tehnisko analīzi izmantotu jēgpilni, ir ļoti svarīgi ievērot noteiktu secību, un šie 7 soļi palīdz saprast, kur šobrīd atrodas tirgus un vai ir pats piemērotākais brīdis ieiet vai iziet no pozīcijas. Tātad pirmais solis ir saprast, uz kurieni vispār aktīva cena dodās, jeb identificēt trendu, vai tas iet uz augšu, uz leju vai staigā pa sānu. Tālāk seko atbalsta un pretestības līmeņa noteikšana. Šie ir tādi cenu punkti, kur tirgus ļoti bieži reaģē. Pēc tam mēs skatāmies uz impulsu un svārstīgumu ar tādiem indikatoriem kā RSI, Bollingera joslas un MACD. Tad 4. solis ir apjoma izvērtēšana, vai aiz tās cenu kustības patiešām ir reāls spēks. Tad mēs varam vēl paskatīties cenu modeļus, vai redzam kaut ko, kas atkārtojās, kas varētu liecināt par iespējamu virziena maiņu. Tad pēc tam mēs skatāmies, vai seko apstiprinājums, īpaši, ja iepriekšējie rādītāji nav tādi viennozīmīgi. Un noslēgumā mēs vēlreiz paskatāmies, kāda ir mūsu stratēģija. Vai mēs kaut kādā veidā aizsargājam savu ieguldījumu, vai mēs kaut kādā brīdī šo ieguldījumu arī pārvēršam peļņā.
Un tad turpināsim ar pirmo soli detalizēt par trendu. Tas ir pats svarīgākais solis tehniskajā analīzē un ne tikai saprast, kur vispār virzās tirgus jeb aktīvs. Ja mēs nesaprotam, cena iet augšup, lejup vai svārstās sāniskā kustībā, visi pārējie analīzes soļi nebūs īsti korekti. Trenda virziens palīdz mums saprast, vai vispār ir vērts meklēt ieejas iespēju kādā virzienā. Šajā solī mēs skatāmies uz trendlīnijām, skatāmies uz kustīgajiem vidējajiem un cenu uzvedības modeli, lai skaidri iegūtu atbildes uz jautājumiem, vai šobrīd ir augšupeja, lejupslīde vai sānslīde. Un investoriem un arī īstermiņa tirgotājiem tas ir pamats, uz ko pieņemt tālākos lēmumus. Un kā tad identificēt, kas ir trends, jeb kur cena dodās? Trends pēc būtības ir cenas kustība augšup, jeb tās virzība lejup. Un trenda identifikācija sāks ar to, ka mēs skatāmies, kā aktīva cena ir uzvedusies laikā. Ja mēs redzam, ka veidojušās ir arvien jaunas augstākās virsotnes un augstākās apakšējās virsotnes, tas nozīmē, ka cena un aktīvs ir augšupejošā virzībā. Un savukārt, ja tas viss ir otrādi, tad cena dodas lejup. Ja cena ilgstoši svārstās horizontāli bez skaidra virziena, to sauc par sānkustību jeb konsolidāciju. Trendu ļoti labi palīdz noteikt trendlīnijas un kanāli, un tas faktiski ir pirmais solis, lai saprastu tirgus noskaņojumu attiecībā pret aktīvu. Kā to izmantot? Ieeja darījumā pret trendu bieži ir riskanta un rada vilšanos, tāpēc ir labi zināt, kurā virzienā konkrētā aktīva tirgus šobrīd virzās. Nākamais indikators, kas tiek izmantots, lai noteiktu trendu, ir kustīgie vidējo, moving averages, jeb exponential moving averages, un tie palīdz saprast kopējo cenas virzību. Ilgtermiņa investori bieži izmanto 200 dienu kustīgo vidējo, lai noteiktu, vai tirgus tendence kopumā ir augšup vai lejup. 50 dienu kustīgais vidējais sniedz priekšstatu par vidēja termiņa virzienu. Tad vēl tiek lietoti tādi eksponenciālie kustīgie vidējie, tie ir daudz jūtīgāki, tie vairāk izrēķina jaunāku cenu ietekmi un beigās īstermiņa kustībām investori, kas iegādājās aktīvus uz īsāku brīdi, vairāk izmanto 21 dienas un 9 dienu emmas. Vienkārši princips, ja cena ir virs vidējā, tas liecina par augšupeju, savukārt, ja zem vidējajiem, tas jau norāda uz iespējamu lejupslīdi. Kustīgie vidējie palīdz noteikt, vai ir vērts meklēt ieejas iespējas vai labāk pagaidīt. Un kā tad interpretēt dažādo periodu kustīgos vidējos? Ko tie mums stāsta? Atceries, ka 200 dienu kustīgais vidējais ir viens no svarīgākajiem indikatoriem ilgtermiņa investoriem. Ja cena atrodas virs 200 dienu kustīgā vidējā, tirgus tiek uzskatīts par ilgtermiņā augšupejošu jeb bullish. Savukārt, ja cena atrodas zem 200 dienu kustīgā vidējā, tad ilgtermiņa investori uzskata, ka tirgus ir lejupējošs. Parasti mēs to skatāmies vienas dienas, nedēļas vai viena mēneša grafikā. 50 dienu kustīgais vidējais, tas bieži tiek izmantots, lai noteiktu vidējā termiņa virzienu. Cena virs 50 kustīgā vidējā liecina par stabilu augšupeju, savukārt cena zem šīs līnijas norāda, kad varētu būt iespējama lejupslīde vai valda nenoteiktība. Arī šo mēs skatāmies vienas dienas vai nedēļas grafikā atkarībā no stratēģijas. Kā tad interpretēt 9 un 21 dienas kustīgos vidējos? Tas ir tāds vairāk dinamisks rādītājs, īpaši svarīgs tiem, kas veic aktīvāku dalību tirgū vai tradingu. Un mēs izmantojam 9 dienu exponential moving average un 21 dienas exponential moving average, lai noteiktu īstermiņa tirgus virzienu. Gribu tev izstāstīt par 2 pazīmēm, kas ļoti bieži izskan finanšu mēdījos, un tie ir tehniskās analīzes klasiskie signāli ilgtermiņa investoriem. Zelta krustpunkts un nāves krustpunkts. Zelta krustpunkts ir tad, kad 50 dienu kustīgais vidējais šķērso 200 dienu kustīgo vidējo uz augšu. Tas norāda, ka tirgū sākas jauns ilgtermiņa augšupejošs trends.
Parasti tas notiek pēc lielākiem kritumiem, kad cenas sāk atgūties. Ilgtermiņa investori to uzskata par pozitīvu signālu un bieži tad izvēlās iegādāties un turēt stratēģiju. Šis signāls tiek interpretēts un skatīts vienas dienas, vienas nedēļas vai viena mēneša grafikā, to neskatās īsākos ietvaros, un tas ir ļoti noderīgs. Savukārt nāves krustpunkts, jeb dead cross, ir pretējais scenārijs, kad 50 dienu kustīgais vidējais šķērso 200 dienu kustīgo vidējo uz leju. Tas ir kā brīdinājums par iespējamu ilgtermiņa kritumu, jeb bearišu fāzes sākumu. To investori uztver kā pārdošanas signālu, īpaši, ja to papildina arī citi fundamentāli draudi. Šie signāli nav domāti dienas tirgotājiem, bet gan patiešām strateģiskiem investīciju lēmumiem, jo tie palīdz noteikt lielos ciklus un pielāgot tiem savu portfeli. Pirms ķeramies klāt tādiem tālākajiem detalizētajiem instrumentiem, ir svarīgi arī saprast, kā vispār skatīties uz grafiku. Ja tu esi ilgtermiņa investors, kā lielākā daļa šeit visticamākais, tad izvēlies strādāt ar vienas dienas, vienas nedēļas grafiku, nevis 5 minūšu grafiku. Mūs kopumā interesē lielā bilde, nevis katra svārstība. Vēl viens princips, ka tehniskā analīze nav jāskatās izolēta no fundamentālās, kā es jau to teicu, vislabākais ir apvienot abas. Piemēram, ja uzņēmumam ir ļoti labi fundamentālie rādītāji, stabils finansiālais fons un tehniskais grafiks rāda labu ieejas punktu, tas ir daudz spēcīgāks signāls un nodrošinās arī tavam portfelim daudz labāku atdevi. Tas, kas ir jāņem gan vērā, kad nepieļauj tādu kļūdu, ka tu savus lēmumus pieņem balstoties tikai uz vienu indikātoru. Viens indikators pats par sevi tev nedos nekādu priekšstatu, tev ir jāredz viss konteksts, vai fundamentālie rādītāji ir atbilstoši, un tālāk jau vai konkrētais tehniskās analīzes indikators kopumā apstiprina tavu lēmumu. Otrais tehniskās analīzes solis ir identificēt atbalsta un pretestības līmeņus. Atbalsts ir tāds līmenis, zem kura cena negrib iet. Tur pircēji atgriežas un tirgus bieži sāk virzīties augšu pēc lejupslīdes. Savukārt pretestība ir tāds līmenis, kur cena atduras un pārdevēji sāk ņemt virsroku. Tātad. Zem atbalsta līmeņa ļoti bieži tiek likts stoploss, jo, ja tas tiek pārkāpts, kritums var turpināties, bet pie lielajiem pretestības līmeņiem daudzi izvēlas fiksēt daļu peļņas, īpaši, ja cena iepriekš tur ir vairāk kārt atdūrusies. Ja cena pārvar pretestību, šīs līmenis var kļūt par jaunu atbalstu, un tie bieži ir tādi izšķiroši brīži. Tas pats attiecas uz pretējo kustību. Ja cena pakrīt zem atbalsta līmeņa, šis punkts nākotnē var kļūt par nākotnes pretestību. Noslēgumā es tev ieteicu, ka uz šo var skatīties kā uz karti. Atbalsts un pretestība nav garantija, bet tās ir orientieru zīmes, kas palīdz labāk navigēt tirgu. Tālāk, trešais solis, uz ko mēs skatāmies, ir impulss un volatilitāte. Līdz šim mēs apskatījām trendu, apskatījām atbalsta un pretestības līmeņus, taču tie paši par sevi vēl nestāsta, cik spēcīgs ir šis trends un cik liela nenoteiktība vai noteiktība valda tirgū. Tāpēc nākamais solis ir izvērtēt šo impulsu un volatilitāti, un šie rādītāji palīdz saprast divas lietas. Vai šis trends turpināsies, vai varbūt palēlināsies, un arī to, vai tirgus ir mierīgs vai nervos. Proti, vai cenas strauji mainās, jeb nav paredzams daudz kustības. Un impulss mums rāda cenu kustības ātrumu un spēku. Ja cena ātri aug vai ātri krīt, tas ir ļoti spēcīgs impulss, savukārt, ja kustība ir lēna vai cena stagnē, iespējams trendam ir beigsies degviela. Volatilitāte, jeb svārstīgums, savukārt palīdz noteikt, kad tirgū ir vairāk hausa, kad cenas svārstās un līdz ar to, kad pieaug riski.
Daudzi investori izvairās no pārāk lielām svārstībām, jeb volatilitātes, un citi tieši meklē šo svārstību, lai vairāk gūtu arī labumu īstermiņā. Viens no tādiem vienkāršākajiem un populārākajiem indikatoriem, ko izmanto impulsu novērtēšanai, ir RSI, jeb relatīvā spēka indeks. Kas tas ir? RSI mēra, cik strauji un ilgi cena ir gājusi uz augšu vai uz leju pēdējo 14 dienu laikā. Tas dod mums skaitli no 0 līdz 100. Un tas tiek interpretēts sekojoši. Ja RSI pārsniedz 70, tas parasti nozīmē, ka aktīvs ir pārpirkts un ka cena varētu tuvoties tādam lokālajam maksimumam, kam varētu sekot korekcija, jeb cenas lejupslīde. Savukārt, ja RSI nokrīt zem 30, tas jau norāda, ka aktīvs varētu būt pārdots un varbūt tam varētu būt potenciāls atgūties. Tātad tā varētu būt diezgan laba pirkšanas iespēja. Bet ir jāatcerās, ka RSI pats par sevi nedod nekādu garantiju, tas ir tikai viens no signāliem, tā nav prognoze. Visdrošāk ir skatīties RSI kopā ar pārējiem tehniskās analīzes indikatoriem un pieņemt gala lēmumu, kas ir balstīts patiešām plašākā analīzē. Jāpiebilst gan, ka RSI ļoti labi strādā sānkustības tirgos, bet tas var dot maldīgus signālus spēcīgā trendā, tāpēc vēlreiz skaties lielo bildi kopā. Un nākamais rīks, kas mums palīdz izprast volatilitāti un potenciālos cenu pagrieziena punktus, ir Bollingera joslas, jeb to saīsinājumā nereti dēvē BB. Bollingera joslas sastāv no 3 līnijām. Vidējā līnija ir vienkāršais kustīgais vidējais, parasti 20 dienu kustīgais vidējais. Augšējā un apakšējā josla parāda cenu svārstību, kā tās mainās līdz tirgum. Kad cena tuvojas augšējai joslai, tas nozīmē, ka aktīvs ir dārgs attiecībā pret savu neseno cenu, un tas norāda, ka iespējama korekcija. Kad cena tuvojas apakšējai joslai, tas var būt signāls, ka aktīvs ir salīdzinoši lēts un ir iespējams atlēciens. Bet ļoti svarīgi neuztver Bollingera joslas kā pirkšanas vai pārdošanas pogu, vienmēr skaties kopainu. Vislabāk šis indikators strādā sānkustību tirgū, kad cena iet vienā līnijā. Viens pats par sevi tas var būt ļoti mānīgs. Un tagad viens no tehniskajiem indikatoriem, kas palīdz noteikt impulsu un trendu maiņu, un tas ir MACD. Tas ir man ļoti mīļš indikators, un MACD balstās uz 2 kustīgo vidējo rādītāju attiecību. Ātrāku 12 dienu emu un lēnāku 26 dienu emu. Un, kad šie rādītāji attālinās vai tuvojās, veidojās tāds tā kā signāls. Un galvenie elementi, ko mēs skatāmies, ir MACD līnija un signāla līnija. Ja MACD līnija šķērso signāla līniju no apakšas uz augšu, tas var būt pirkšanas signāls. Savukārt, ja no augšas uz apakšu, tas var liecināt par pārdošanas nepieciešamību. Savukārt, stabiņu histogramma parāda attālumu starp šām līnijām, jo tālāk tā ir viena no otras, jo spēcīgāks impulss. MACD ļoti labi strādā trendu tirgos, īpaši, ja to apvieno ar RSI vai Bollingera joslām, un tas ļauj apstiprināt, vai trends turās. Un kā tad izmantot visus šos 3 indikatorus kopā? Te nav runa par tādu burvju formulu, bet gan par kombinētu skatījumu. Piemēram, tipiski skaties, vai RSI rāda pārpirkts vai pārdots signālu. Tajā pašā laikā paskaties, vai cena pieskaras Bollingera joslām. Ja RSI rāda pārdotu zonu un cena ir pie apakšējās Bollingera joslas, iespējama atlēciena iespēja. Tad skaties MACD. Ja histogramma kļūst pozitīva vai MACD šķērso signāla līniju no apakšas, tas apstiprina ieejas signālu. Un šādā veidā tu nepaļaujies uz kaut kādu vienu konkrētu indikātoru, bet izvērtē vairākus indikātorus kopā. Un pats galvenais, neviena stratēģija nav tāda 100% pareiza. Tev jāiemācās, kā interpretēt šos indikātorus, lai uzlabotu savus rezultātus. Kā 4. soli tehniskajā analīzē es iesaku skatīties uz apjomu, un apjoms uz to var skatīties tādā kontekstā, ka tas ir tā kā tirgus degviela. Bez degvielas neviens kustības virziens nav tāds ilgtspējīgs un, piemēram,
Ja tu redzi, ka cena strauji virzās uz kādu pusi, bet tur nav apjoms, tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā mēģināt braukt ar tukšu bāku. Cena var uz mirkli pakustēties, bet tam var nesakot nekāds turpinājums. Un tieši apjoms palīdz apstiprināt tos signālus, kurus mēs redzam ar RSI, MACD vai BB. Kas tad tieši tev ir jāvēro? Tātad, ja cena ceļas un apjoms pieaug, tas nozīmē, ka pircēji patiešām tic šai cenas virzībai, un tas bieži ir pozitīvs signāls. Bet, ja cena ceļas, bet apjoms krītas, tas jau liecina, ka interese mazinās, un šādai kustībai var nebūt ilgtspējas. Tas ir līdzīgi arī uz otru pusi ar kritumiem. Ja cena krītas un apjoms pieaug, tas var nozīmēt, ka daudz iziet no pozīcijām. Savukārt, ja kritums ir ar mazu apjomu, iespējams, tā ir tikai neliela korekcija. Un, lai skatītos apjomu, man ļoti patīk tāds rādītājs OBV vai On Balance Value, un tur mēs varam paskatīties apjomu niansētāk. On Balance Value faktiski apkopo apjomu atkarībā no tā, vai cena dienas beigās ir augusi vai kritusi. Ja cena pieaug un apjoms arī, OBV pieaug. Ja cena krītas, OBV samazinās. OBV var patiesībā palīdzēt pamanīt trenda maiņu ātrāk nekā pat vēl mainās cena. Piemērs, ja cena vēl stāv uz vietas, bet On Balance Value jau sācis krist, iespējams tuvojās pārdevēja dominance. Un otrādi, cena vēl stagnē, bet On Balance Value jau rāda pieaugošu pircēju aktivitāti. Tas ir kā paskatīties aizkulisēs, ko dara lielie spēlētāji. Tālāk ir vēl viena lieta, kā mēs skatīties grafikus, ir caur cenas un sveču modeļiem, jeb paterniem. Tā ir viena no visplašāk, visvairāk pētītajām jomām tehniskajā analīzē. Šo modeļu ir ārkārtīgi daudz, tie veidojas dažādos laika griezumos un situācijās, un neviens no tiem nav tāda garantija. Tas var būt palīgi ierocis, lai labāk saprastu tirgus psiholoģiju un šos potenciālos pavērsienus, bet mēs neiesim detaļās šajos modeļos. Mēs apskatīsimies tādus dažus zināmākos, kurus ir diezgan viegli ieraudzīt arī grafikā, ko ļoti daudzi izmanto un kas tiešām var arī parādīt kaut kādus būtiskus grafika, jeb cenas virziena, pagrieziena punktus. Šie ir tie modeļi, ko es arī kādreiz paskatos, jo tos ir faktiski vieglāk pamanīt bez kaut kādiem sarežģītiem rīkiem. Tie pietiekami bieži atkārtojās, līdz ar ko ir pietiekami viegli tos pielietot, un tie var papildināt tos lēmumu pieņemšanu kopā ar RSI, MACD vai apjomu rādītājiem. Piemēram, šie sveču modeļi ir viena no populārākajiem signāliem, kas var liecināt par potenciālu virziena maiņu. Doji. Tas ir, piemēram, kad cena atveras un aizveras gandrīz vienā punktā, tas sveces korpus ir tāds mazs, un tas nozīmē, ka tirgu valda neizlēmība. Tad vēl ļoti bieži ir hammer, jeb āmurs, kad sveces korpus ir mazs, un ja tā ir gara apakšējā aste, tas norāda iespējams, ka tirgus ies uz augšu, un savukārt, ja tā ir gara augšējā aste, tas norāda, ka tirgus iespējams varētu doties uz leju. Šie sveču modeļi faktiski kļūst vērtīgi tikai kontekstā. Piemēram, pēc strauja krituma hammer, jeb āmurs var parādīt, kad pircēji sāk atgriezties. Un šie ir arī kā tirgus emociju momentu uzņēmumi. Visi šie sveču modeļi kļūst vērtīgi tikai kontekstā. Piemēram, pēc strauja krituma hammer, jeb āmura svece var nozīmēt pircēju atgriešanos. Šie ir kā tirgus emociju momentu uzņēmumi, un ja mēs tos skatāmies kopā ar citiem apstiprinošiem indikatoriem, tie var dot spēcīgāku apstiprinājumu, kad mūsu lēmums ir pareizs, bet galvenais neuztraucies, ja no sākuma tu tos neredzi vai nepamani, šķiet, ka šīs informācijas ir daudz, bet tas viss nāk ar laiku, pamazām, un mēs daudz vairāk skatāmies arī mūsu Google Meet sesijās, kur mēs ejam cauri katram šim gan indikātoram, gan arī daudziem grafikiem. Un, ja sveču modeļi darbojās vairāk īstermiņā, tad šie cenu modeļi signalizē lielākas tendences maiņu. Piemēram, head and shoulders patterns, jeb galvas un plecu patterns, ir tāds klasiskais signāls, kad augšupeja tuvojas beigām. Un otrādāk apgrieztais galvas un plecu patterns faktiski norāda uz potenciālu pavērsienu uz augšu pēc krituma.
Vēl ļoti bieži izmanto tādu double bottom, jeb dubultā dibena patērnu, kad cenai ir 2 mēģinājumi nokrist, bet neizdodas nokrist zemāk, jo otrā apakša beidzas augstāk par pirmo, un tad tiek uzskatīts, ka varētu būt kāpums. Šie modeļi veidojas ilgāk, bet sniedz arī tādu stiprāku pārliecību, īpaši, ja tos atbalsta apjoms un citi radītāji. Un visbeidzot, mēs esam nonākuši līdz vienam no vissvarīgākajiem un pēdējiem gandrīz tehniskās analīzes soļiem, kad mēs skatāmies, vai patiešām mūsu hipotēzē ir taisnība un mēs meklējam apstiprinājumus. Kāpēc tas ir svarīgi? Atkal jau, lai izvairītos no viltus signāliem un nepieņemtu pāragrus lēmumus. Svarīgi paturēt prātā, ka lielākā daļa tehniskās analīzes iesācēju kļūdu rodas tieši no kāda viena konkrēta indikātora, jeb signāla pārvērtēšanas, tāpēc, jo pieredzējušāks ir investors vai traderis, viņš jau meklē apstiprinājumu no vairākiem šiem rādītājiem un meklē sakritības vai dažādi indikātori parāda vienu un to pašu. Ja mēs runājam par apliecinājumiem, tad viens no populārākajiem rīkiem, ko šeit izmanto, ir stohastiskais RSI. Tas ir līdzīgs klasiskajam RSI, bet tas ir daudz jūtīgāks, jo tas ņem vērā ne tikai pārvērtēšanu vai nepietiekamu cenu, bet arī to, cik strauji cena kustas. Ko tas nozīmē praksē? Ja stohastiskais RSI ir virs 80, tas var nozīmēt, ka aktīvs ir pārpirkts un var sekot korekcija. Savukārt, ja stohastiskais RSI ir zem 20, tas jau var norādīt uz pārdošanu, un tā savukārt var būt ļoti laba iespēja iegādāties aktīvu, jo pēc tā var sekot augšupeja. Šis indikators ļoti labi strādā, ja to kombinē ar Bollingera joslām vai atbalsta un pretestības līmeņiem, jo tā mēs iegūstam vairākus apstiprinājumus vienlaicīgi un, protams, pieņemam gudrākus, vairāk uz datiem balstītus lēmumus. Tad es vēl gribētu parunāt par vienu ļoti interesantu un bieži spēcīgu, tādu kā brīdinājuma signālu, divergence, jeb atšķirībām starp cenu un indikatoriem. Kas tad īsti ir šī atšķirība, jeb divergence? Tā ir situācija, kad cena rāda vienu virzienu, bet kāds indikators, piemēram, RSI vai MACD, neseko cenai. Un tas jau var būt tāds kā brīdinājuma signāls, ka tirgu tuvojas pagrieziens. Piemēram, bearish divergence, jeb pārdošanas signāls, kad cena uztaisa jaunu maksimumu, bet RSI vai MACD šo maksimumu neapstiprina. Tā vietā tas iet arvien zemāk un zemāk, un tas nozīmē, ka impulss vājinās, un tā īstenībā var būt zīme par lejupslīdi. Tāpat otrādāk bullish divergence, jeb tāds pirkšanas signāls, kad cena sāk veidot jaunu minimumu, bet RSI vai MACD vairs nekrīt, tie jau sāk atkopties, un tas nozīmē visbiežāk, ka pārdevēja spiediens mazinās un var sekot augšupeja. Kāds izskatās praksē? Praksē grafikā cena vēl turpina kāpt, bet RSI vai MACD jau iet pretējā virzienā, un tā arī ir šī atšķirība, jeb divergence. Svarīgi, ka šis indikators, jeb signāls vienmēr jāvērtē kopā ar citiem. Divergence pati par sevi nav pietiekams indikators, lai ieietu tirgu, tā drīzāk ir brīdinājuma zīme, nevis garantija. Kā jau minēju, vispareizākais ir visus šos indikatorus kombinēt kopā un skatīties, kāda aina būvējas kopienā, jo viens konkrēts indikators nav nekāds burvju zizlis, viņi visi kopā veido analīzes rīkus, kurus var pielietot. Mēs esam izgājuši cauri tiem tehniskajiem indikatoriem, kurus es pati bieži pielietoju, tie lieti nodara arī ilgāka termiņa ieguldīšanā, un mēs esam nonākuši pie pēdējā posma, kas ir plānošana, ko es vēlos īpaši uzsvērt, jo ieguldīšana nav īsti laimes spēle, tā nav par to, ka mēs pērkam ar intuīciju un ceram, ka varbūt šis aizies. Tev vienmēr ir jāzina, kādā līmenī tu apsver iegādi un iespējams pat jau kādā līmenī tu apsver pārdošanu. Daudz vienkāršāk, protams, ir ar ETF, jo tu pēc dollar cost average vienkārši pērc ilgtermiņā, bet ja tu skaties jau uz akcijām, jeb uz individuāliem šādiem ieguldījumiem, ir būtiski, ka tu zini
pie kādas cenas tev ir pieņemami pirkt, kur būs tavs stop loss, ja cena iet pret tevi, un kur tu no šī aktīva iesi ārā gadījumā, ja šim aktīvam cena pārsniegs visus cenas mērķus. Bez plānošanas visai tehniskai analīzei īsti nav jēgas, tāpēc šajā pēdējā posmā mēs faktiski mēģināsim sastrukturizēt visu, ko mēs šī moduļa ietveros izrunājām. Tātad vēlreiz, kā tad ilgtermiņa investors var izmantot tehnisko analīzi? Iespējams, tu jau uzdevi jautājumu, bet ja es ieguldu ilgtermiņā, vai man vispār ir nepieciešams un vai man ir liederīgi šo tehnisko analīzi zināt? Atbilde noteikti ir jā, tikai mazliet varbūt citā veidā. Ilgtermiņa investoram tehniskā analīze nav par spekulāciju, bet gan par tirgus ciklu identificēšanu, vai šobrīd ir dārgi vai lēti, vai tirgus vairāk ir savā pīķī vai vairāk savā lejupslīdē. Tāpat tas ir arī par labāku ieejas punktu izvēli, kad, piemēram, indeksa fondi ir pārpārdots, jeb oversold stāvoklī, tad noteikti ir daudz izdevīgāks brīdis tos iegādāties. Nereti tas ir arī par to, bet kad tad pārdot daļu no portfeļa, ja tas ir pārvērtēts, jo, ja tu atceries no pirmās nodarbības, jebkurš aktīvs staigā augšā un lejā, un mēs pērkam no pesimistiem un labajā gadījumā pārdodam optimistiem. Un, piemēram, ja mēs redzam, ka tirgus šobrīd sentiments ir ļoti bailīgs, aktīvi ir pārāk pārdoti, tad šis var būt ļoti labs brīdis, lai ieguldītu vairāk. Tāpat, ja mēs izmantojam dollar cost average stratēģiju, ja mēs redzam, ka tirgu šobrīd visi aktīvi ir diezgan dārgi, mēs tāpat turpinam ieguldīt, bet turpinam ieguldīt, teiksim, 80 vai 70% no mēnesī paredzētās summas, un pārējo mēs atliekam laikam, kad tirgus būs mazliet lētāks. Un plāns faktiski nozīmē drošību. Bez plāna mēs reaģējam emocionāli, savukārt ar plānu mēs rīkojamies daudz apzinātāk un disciplinētāk. Tāpēc šis solis palīdz investoram saprast vēl labāk savu stratēģiju, nevis rīkoties vairāk pēc emocijām. Tātad tehniskā analīze palīdz labāk saprast ieejas un izejas punktus arī ilgtermiņa ieguldītāja skatījumā. Šis slaids tev varētu palīdzēt saprast, kā pieņemt pārdomātākus lēmumus par to, kad ieguldīt un kad varētu būt labs brīdis samazināt vai jau realizēt peļņu. Tātad ieejas punkts ilgtermiņa ieguldītājiem nav tikai par to, lai noķertu dibenu, bet gan vai vairāki rādītāji, piemēram, tirgus kopējais noskaņojums trendi RSI vai MAGD, norāda uz pārpārdotu zonu. Vai cena ir pietiekami tuvu ilgtermiņa atbalsta līmenim, kur agrāk ir bijis pieprasījums? Vai šis ir loģisks brīdis, kad pakāpeniski sāk ieguldīt, izmantojot, piemēram, DCI, jeb regulārās summas ieguldīšanu? Kur likt stop loss? Tas, protams, nav obligāts ilgtermiņa ieguldītājam, bet ir vērts padomāt, kāda ir tava stratēģija, ja situācija kardināli mainās. Vai tu būsi gatavs pārvērtēt pozīciju? Piemēram, atbalsta un pretestības līmeņi savukārt var kalpot kā psiholoģiskās robežas, lai izvērtētu un saprastu tirgus svārstības bez panikas. Pozīcijai likt take profit ilgtermiņā nozīmētu saprast atbildes uz jautājumu, kad varētu būt laiks samazināt pozīciju, ja aktīvs tuvojas pārvērtētai robežai, vai ja tas ir sasniedzis kādu iepriekšējo cenu virsotni, vai kļūst būtiski dārgāks par tā pamata rādītājiem. Šeit var labi izmantot arī tehniskās zonas, lai saprastu, kad tirgu varētu būt pārpirkta situācija. Arī riska-reward attiecība nav par ātru peļņu, bet gan par to, vai šis ieguldījums tev var atnest lielāku vērtību ilgtermiņā, nekā tas potenciāli varētu radīt zaudējumus. Un, ja esi gatavs ieguldīt 100 eiro vai potenciālā izaugsme tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā, ir gana motivējoši un atbilst taviem mērķiem. Un pats galvenais, tas palīdz plānot ieguldījumus, nevis impulsīvi darboties tirgu, un tehniskā analīze šeit nav par tradingu, bet patiesībā par papildus atbalstu ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā, īpaši, ja tirgus ir emocionāls vai strauji mainīgs.
noslēgumā vēl pāris papildus jautājumi, ko noteikti ir vērts sev uzdot pirms veikt jebkādu ieguldījumu, arī ilgtermiņā. Vai šis darījums atbilst tavai stratēģijai? Nevis vai izskatās šobrīd labi, bet vai tas saskan ar tavu mērķi un ar tavu investīciju filozofiju? Cik procentus no portfeļa tu reāli riskē, ja ieguldi šajā aktīvā un tas zaudē vērtību? Varbūt 1%, varbūt 2%, bet tam noteikti nebūtu jābūt tā, ka tas ietekmē visu tavu dzīves kvalitāti vai finansiālo drošību. Un ir jāatbild sev uz jautājumu, ko es darīšu, ja šis ieguldījums nepiepildīs un neatnesīs cerēto atdevi. Ilgtermiņa investors, protams, neskrien pārdot pie pirmā mīnusa, bet ir svarīgi jau iepriekš zināt, vai es saglabāšu, pārvērtēšu vai veikšu papildus pozīcijas palielināšanu pie krituma. Un vēlreiz ieguldi tikai tad, ja tev patiešām ir maksimāli daudz pārliecības, gan no fundamentālo, gan tehnisko rādītāju perspektīvas, un pat ilgtermiņā plāno gan savu peļņu, gan arī savus iespējamos zaudējumus, kas var rasties, jo tas vienkārši tev palīdzēs nenokļūt tik ļoti emocionālos lēmumos vēlāk. Pat ja mērķis ir ieguldīt uz 10 gadiem, arī tur var būt svārstības, kad tu ieguldi, bet pēc 10 gadiem tavs aktīvs vērtībā nemaz nav mainījies. Un ja mēs tās jau iepriekš neapskatām, tad mēs uztraucamies daudz vairāk, kad tirgus kļūst haotisks. Un šī tehniskā analīze, tas nebūtu nav īstermiņa rīks, tā var būt arī lielisks palīgs ilgtermiņā, lai neieguldītu emocionāli, bet daudz vairāk racionāli un ar struktūru. Pielikumā nodarbībai tev būs tehniskās analīzes checklist, ko tu vari izmantot, lai lēnā garā izietu cauri savu izvēlēto aktīvu tehniskajai analīzei, bet es vēl gribu mazliet pieminēt par tādām klasiskajām kļūdām, ar ko saskaras investori, jo tās nebūtu nav tehniskas, tās parasti ir emocionālas kļūdas. Kad tiek pieņemti lēmumu uz izjūtām, kad ir pārāk liela pārliecība par sevi vai tieši otrādāk panika. Un šeit sākās liela daļa problēmu. Piemēram, ja visi zina, ka tirgus kustās, kāpēc investori neturās pēc plāna, kāpēc mēs nekustamies līdz savam plānam? Un galvenie iemesli, kāpēc daudzi novirzās no stratēģijas, ir daudz arī pētīti, un viens no tiem ir bailes no zaudējumiem, jeb pārsteidzīga pārdošana pirms vispār nostrādājas, piemēram, stop loss. Alkatība vai nepamatotas cerības, ka aktīvs vēl kāps un tiek ignorēti pilnīgi visi peļņas mērķi. Fear of missing out, ja bažas palaist garām iespēju, kad visi pērk un gribās ielikt tirgu iekšā pēdējā nevajadzīgajā pīķī. Īstermiņa svārstības, kas ļoti bieži izsit investorus, un pārāk pārlieku liela analīze. Un vēl ir arī nereti, kad gribās salīdzināt ar citiem, ka viņš jau nopelnīja, man arī jāsāk, un visi tie ir emocionāli, nevis loģiski iemesli. Mūsu kā investoru uzdevums nav tikai atrast labu darījumu. Mūsu uzdevums ir arī turēties pie sava plāna, pat tad, kad emocijas sāk uzdarboties. Tāpēc es tev gribu arī pieminēt tās galvenās mentālās prasmes, kas nepieciešamas investoram, jo tehniskā analīze ir tikai instruments, tāpat kā fundamentālā analīze, bet tieši mentālās prasmes nosaka, cik veiksmīgi mēs spējam šos instrumentus pielietot. Un 5 vissvarīgākās prasmes, ko ilgtermiņa investors attīsta sevī un kas viņam var noderēt, ir pirmkārt pacietība, jo tirgus visbiežāk apbalvo tos, kuri spēj pagaidīt un sagaidīt, disciplinētība, jo ne katrs signāls ir iespēja un mums ir jāsako savam plānam, nevis emocijām, un tas nozīmē, ka mums ir jāturas pie zināmas disciplīnas. Nākamais ir samierināšanās ar zaudējumiem, jo zaudējumi nav kļūda, zaudējumi ir normāla procesa sastāvdaļa, un ar stratēģiju un risku ierobežošanu mēs tos limitējam. Nākamais ir konsekvence, kad darīt arī tad, ja atdeve nav momentāla, mēs tāpat turpinām piemērot savu izvēlēto stratēģiju un, piemēram, regulāri ieguldam. Tad vēl ir apzinātība, tas ir ļoti svarīgi, kad mēs atpazīstam savas emocijas pirms tās pārņem mūsu rīcību. Un tās 2 būtiskās patiesības ir tādas, ka, protams, ka tehniskie rīki palīdz analizēt tirgu, bet emocionālā disciplīna palīdz pārvaldīt sevi. Un tas arī ir
tāds ilgtermiņa investīciju panākumu pamats. Stratēģija, kas darbojas kopā ar pārvaldītu psiholoģiju un kam tiek pievienota laika komponente. Ja kāda no šīm daļām trūkst, tad patiesībā attēls neveidojās gana pilnīgs, un ir jāatcerās, ka tirgus bija, ir un būs neparedzams, bet tu vari kļūt paredzamāks pats sev ar savu stratēģiju, disciplīnu un pacietību. Un tas tad arī ir šis investora spēks, ne jau uzminēt augstākās virsotnes vai noķert zemākās ieejas, bet būt gatavam katru dienu darboties konsekventi un domāt ilgtermiņā. Atā!